spēks bija jau atstājis. Miķels Rēdlis. Kārsums. Un ir vārtos! Mārtiņš Kārsums. Nu šeit jaunā vārdsarga traktors nostrādāja. Domāts piespēle, viennozīmīgi. Viennozīmīgi, tieši tā. Aizsargs jau pieslēdzās uz tālo stabiņu un lūk. Redzat, pret vienu kā aizsargu, pret otru. Un... Miķels. Ozoliņš. Mārtiņa Kārsuma vārtu gūmā rezultīvā piespēle Miķelim Rēdlikam. Tā kā rezultīvs tāds punkts viņš nopelnīja. Metiens un ir pa vārtos! Jānis Sprokts, kur vārds priekšā pacīnījās. Ieslido zonā. Tiek metiena pozīcijā. Nu, Sprokts mainīja. Sprokts pielika, jā. Jānis Sprokts pielika. Nūju mainīja ripas lidojumu virzienu un tāpēc arī vārdsargs Skudļājevs neko vairs nevarēja glābt. Mums par labu. Upītis ieraida ripa pretinieku zonā un... Tiesnešs šajās epizodēs ir laukums. Un ripa vārtos! Joris Upītis! Otrie vārti viņam pēc lieliskas Ginta Mejas piespēles. Ļoti zibenīgi piespēlēja Meja un vēl zibenīgāk meta Upītis. Nu, lieliski izspēlēts pretuzbrukums. Spartak hokejs šeit pametuši savu vārdsargu bija likteņu varā. Un redzam emocijas Jurim Upītim. Arī pa mūsu zonā ļoti precīzi stūrī, kam ar iztiem ierēda. Berņikovs, Kris Holts. Un tur Kristaps Sodnieks ar Arvīdu Reķi aizstāv vārdsargu. Nu, redzam, kā šī epizode. Tur saķēra aiz galvas Sodnieks kamaristī. Apslido vārds Miķels. Krišāns Rēdlis un ripa vārtos! Jānis Sprokts! Jā, nu, tāds pozicionāls uzbrukums, kurā spartakieši nespēja izsekot līdzi mūsējo kustībām uzbrukumā. Un, nu, redzam, Miķels Rēdlis terorizē Spartaka aizsardzību. Patiesībā viņam arī vajadzētu būt piespēlē. Viņam arī visticamākais būs, bet to līdz dzirdēsim. Vēl viena kārtējā jau var teikt. Trešā šajā mačā. Jā, trešā šajā mačā. Lieliski spēlē Jānis Sprokts, bet pēdējais vārds tomēr piederēja Jākabam Rēdlisam. Gubins, Ļudočins aiz vārtiem. Vārds priekšā izspēle Ružička. Un ripa vārtos. Ļudočins. Viss piecinieks nenospēlēja tā kā vajag aizsardzībā. Redzam, šeit neizmeta. Pēc tam vārds priekšā. Ne tik ļoti aktīvi, kā vajadzētu nospēlēja mūsu spēlētāji. Gandrīz izdevās Kārsumam. Un Mārtiņš Kārsums pielieto spēku paņēmienu pret Bodrovu. Vai tas izdara metienu? Neizdevās, diemžēl. Nu, un būs noraidījums. Jā, Spartaks paliek 3 spēlētāju sastāvā. Nu, te var arī 10 minūtes par šādu nesavaldību teikt. Nu, Mārtiņš Kārsums arī tā provocējoši slidoja Bodrovam apkārt. Redzījums par pretinieku grūšanu ar nūju. Nē, noraidījums ir Miķelim Rēdlikam, jā, es atvainojos. 5 sekundes vēl palikuši. Jāpatur ripa pie savā zonā. Arī notiek. Rīgas-Dinamo izcīna uzvaru ar rezultātu 4-1 pret saviem tiešajiem konkurentiem cīņā par vietu play-off un varam apsveikt mūsu hokejistus.